Automašīnu tehnisko apskati reizi 2 gados. Ar šādu ierosinājumu portālā Mana balss LV uzsākt balsošanu, lai grozītu esošo kārtību un ļautu apskati veikt retāk. Par šo iniciatīvu 3 nedēļu laikā savākt vairāk nekā 3,5 tūkstoši parakstu. Šāda iespējama jauninājuma plusus un mīnusus pētīja Kristīna Ozolniece. Tehniskā apskate praktiski visiem auto īpašniekiem Latvijā jāveic reizi gadā. Izņēmums jau pāris gadus ir jauno automašīnu saimnieki, kas to var darīt tikai no 3. spēkrata eksploatācijas gada. Taču tādi ir tikai trešdaļa no visiem no jauna reģistrētajiem automobīļiem un niecīga daļa no kopējā auto tirgus. Par iespēju tehnisko apskati iet tikai reizi 2 gados, visi LNT ziņu uzrunātie autovadītāji priecātos. Katrs cilvēks jau pats saprot, ka tā ir viņa drošība un noteikti izvēlēsies, katrs jau tomēr savu mašīnu pieskata tehniski. Neviens jau nav pašnāvnieks kaut kādā. Es domāju, ka jā. Jaunākām varbūt varētu vienreiz 2 gados, vecākām katru gadu. Varētu noteikt kaut kādu gadu automašīnām, kurām tas būtu iespējams, savukārt vecākām būtu jāveic kā līdz šim. Kā jums šķiet, cik liels vecums tas būtu? 10 gadu kaut kādas automašīnas. Tās varētu būt tās, kuras varētu veikt reizi 2, vecāks jau attiecīgi biežāk. Iniciatīvas iesniedzējs uzskata, ka tehniskās apskates veikšana reizi gadā ir lieka birokrātija un resursu patēriņš. Viņa prāt, tehniskās apskates uzlīme apliecina auto atbilstību braukšanas normām tikai uz īsu brīdi, bet rūpēšanās par savu spēkratu ir katra īpašnieka ziņā. 20 gadus atpakaļ, kad Latvijā tika ievestas katru dienu simtiem vecas automašīnas no Vācijas, tad varbūt tas bija nepieciešams, bet nedomāju, ka šobrīd tas ir ļoti svarīgi un aktuāli. Man tas ietaupīs laiku, man tas ietaupīs līdzekļus, nodokļu maksātājiem tas ietaupīs, es domāju, milzīgu naudas daudzumu. Autožurnālists Normons Zavotiņš uzskata, ka šāds ierosinājums ir pāragrs, jo Latvijā auto nolietojumu krietni ietekmē laikapstākļi un ceļu stāvoklis, kā arī pašu auto lietotāju attieksme. Mums joprojām ir, kā jūs teicat, daļa vadītāji, kas viņi ir mantojuši to priekšstatu par automašīnas uzturēšanu drusku no padomu laikiem. Un viņiem arī nešķiet, ka būtu noteiktām lietām jāpievērš uzmanību, vai, teiksim, bremzēm, stūras iekārtā vai kaut kam tam līdzīgam. Kamēr iet, tikmēr es tam nepievērsīšu uzmanību. Statistika liecina, ka Latvijas autoparks ir vidēji 13 gadus vecs. Savukārt problēmas, ar kurām nav iespējams iziet tehnisko apskati, Latvijā tiek konstatētas ceturdaļai 3- un 4-gadīgo auto. Par Latvijas autoparka slikto tehnisko stāvokli liecina piemēram šāds fakts. Katru dienu tehniskās apskates laikā vidēji 15 mašīnām pilnībā salūst bremzes, un no tehniskās apskates tās nāks aizvest ar auto evakuātoru. Ja mēs skatāmies, kāds ir tehnisko apskašu statistikas rādītājs, apmēram mazliet vairāk nekā pusi, tas ir 60% automobīļi ar pirmo reizi neiziet tehnisko apskati. Tad rodas jautājums. Ko mēs ar šo gribam panākt? Panākt vēl lielāku skaitu automobīļu, kas atrodas uz ceļiem netehniskā kārtībā? Iniciatīvas iesniedzēji minētie piemēri Lietuva un Igaunija, kur tehnisko apskati var iet reizi 2 gados, tomēr esot nekorekti. Lietuva pēdējos gados arī pārdomāja iespēju ieviest tehnisko apskati reizi gadā, jo vairāk nekā puse automašīnu ar pirmo reizi pārbaudi neiziet. Bet Igaunijā statistikas rādītājs 10%, kas ar pirmo reizi neiziet apskati, ir maldinošs, jo tur, konstatējot problēmas, uzreiz uz vietas servisā piedāvātās novērst un salabot. Savukārt Latvijā reālā situācija uz ceļiem ir vēl skumjāk, un par to liecina Ceļu satiksmes drošības direkcijas īstenotās kampaņas tehniskās apskates naktis. 80% transporta līdzekļu tiek konstatēti tādi bojājumi, ar kuriem tie vispār nedrīkstētu atrasties uz ceļiem. Kristīna Ozolniece, Guntis Feldmanis, LNT.